Pēc spēlēt cenšas uz Ralfu Poli. Dominga nenonāk līdz Ralfam. Pretbrukums Omaņa vārtos! Man šķiet, ka tā bija piespēle. Aizsardzībā ar iespēju pretbrukumam. Ir it kā skaidrs pārsvars, bet ne tā varbūt tās izspēlē šo pretbrukumu. Spundi dodās vairāk pa kreisi, sanāk virsū. Polim laba iespēja pretbrukumā. Obrokaju to izmeto Roberts Trofimenko. Čevskis labi uz Rēderu. Laupmans nolas šo situāciju. Labi spēlē ar aizsardzībā, uzreiz tāpēc bīstams pretbrukums veidojas uz otriem vārtiem. Tas tieši, ko es mētru pret Raitumu. Tagad arī nāk palīgā Bergmans, nodublējās un uzreiz ir brīvs spēlētājs. Traucās pār visam laukumam. Mūfelds laba piespēle uz Spilbergu un Kārlis šķiet nedaudz. Ja vārdsraksts nekļūdās, arī šoreiz Briedis bija labi piesats tuvos tur. Nu, jāzina, gan Matīs pat netrāpīja vārtos. Trāpīja tīkņā no Sānu. Tagad mētra. Lapiņš šeit pa vārtiem un iešķēļ! 32. minūtē. Tādā veidā jau sabojāt vakars, nu. Liepiņš. Tos distances. Jau pirmais virknējums nācis laukumā. Kovaļevskis. Ne, tas bija Tiltiņš. Tagad Kovaļevskis met un iemet. Pat grūti šajā epizodē saprast. Kaut ko nesadalīja. Ar situāciju. Akmeņlauks met nedaudz garām Toms. Skaidrs, ka ir vairākums talsiem. Iedrais pret mētru joprojām. Rakovskis tā ir piespēle uz Spundi, tālāk uz Raitumu. Labi vārtos darbojās Brants no tuvas distants Arts Raitums. Boņa vārtos. Arts Raitums iespēlē Adrianam Spundem. Rakovskis. Iespēle uz Akmeņlauku. Toms met pa vārtiem, met pāri vārtiem. Jančevskis labi aizsardzībā ar Noju. Viņš jau steidz vārtu priekš, tur arī iespēlē Kovaļevskis. Tur kontakts viņam ar Polu un tieši Krišjānim. Akmeņlauks. Met pa vārtiem. Labi Brants ar roku atvair spēju. Raitums saņem bumbiņu vārtu priekšā no Ragovska, pēc tam nemet pa vārtiem, līdz ka nedaudz pārtur. Spiedbergs netrāpa pa bumbiņu. Kļūdās Akmeņlauks. Vienkārši epizodē būs bijis tas pretbrukums. Blomfelds. Met pa vārtiem un Briedis. Paspēja pāri. Polis met, mētra bloķē. Ragovskis. Arī Ragovska metiens bloķēts. Īsā laikā 2 metieni, abi bloķēti. Akmeņlauks. Met pa vārtiem un labi vārtos darbojas Brants. Tals tagad nāk arī palīgā Raitums. Izdodas atņem bumbiņu. Iedrais šoreiz pa galam neprecīzs metiens. Ragovskis šodien Jānis cenšas uzņemties daudz vairāk. Varbūt kā citā spēlēs laba piespēle un Iedrais arī no visais. Kļūdās salīdzinoši vienkāršā situācijā. Kovaļevskis. Īsita kā Raitums viņam un pēc tam gan tiek pie metiena. Nedaudz aizgulējās ar nomaiņu Olbroks vienību. Kovaļevskis viens pats presinga un soda metiens tiek nozīmēts uz sēriju. Viņš tātad netika labāko pieciniekā. Nu, tagad pats nopelnīja un pašam iespēja arī to realizēt. Diezgan svarīgs moments šajā spēlē. Pat varam droši teikt šajā sērijā. Banders pret Brantu. Vairākas kustības. Un Alts Banders ir precīzs. Jā, kā Valds Valters Vanaks teica pārtraukumā. Nav tā, ka šīs virknējums spēlēs notrēšana laba pozīcija Šēram. Netrāpa šoreiz no labas. Pa vārtiem Akmeņlauks bloķē. Krīt Akmeņlauks, saķērs viņš ir. Vēl ir iespējas uzvarēt šo spēli. Var sagaidīt vairāk un var pēc tam formātā 6-5 lielisks vārtos Briedis ar kāju. Tagad jau Jančevskis, Rēders, Rēderam pret Niedrai. Nu, gribas teikt, ka pārsvars ir Rēderam. Rēders iet līdz vārtiem, metu viņa metiens tiek atvairi. Rakovskis cenšas iespēlēt uz Raitumu, Arts netiek
netiek pie iespējas pat gūt vārdu šajā epizodē. Kovaļevskis, viņš gan tiek pie iespējas, Briedis atvaira. Rankovskis ar kāju apstrādā šo piespēli. Pēc tam vai Akmeņloks pret Kovaļevski, ilgadējie Latvijas izlases cīņa biedri. Asi nospēlē Akmeņloks un beigās arī pārkāpnot. Spunda ir vienīgais spēlētājs, kurš arī šodien Talsu vienībā ir guvis vārdus no spēles. Sāpīgi krīt Ragovs. Obroka perfekti līdz šim pietur bumbiņu. Viņiem šobrīd laiks strādā ļoti viņu labad un Talsiem ļoti sarežģīti ir noņemt. Diltiņš ir metienu pozīcijā un viņš arī iemet un atļaušos teikt. Šeit pa vārtiem Akmeņloks, Brants precīzs. Valters Lapiņš raida bumbiņu tukšos vārtos. Tas viss jau notiek spēles.